Pēc vienas dienas atpūtas mūsējiem šovakar otrā spēle pasaules meistars cīkstēs. Pretiniekos olimpiskie čempioni kanādieši. Abas komandas priekšpusdienā sanāca kopā uz pusstundu garu ledus treniņu. Kanādieši savu nodarbību aizdīja ļoti labā noskaņojumā un uz ledus bija diezgan skarbi, bet vārtu gūmi tika atzīmēti, kā jau kanādiešiem pieklājas. Arī latvieši nebija ar akmens sejām, tomēr uz ledus valdīja darba noskaņojums. Sastāvā bez izmaiņām. Mājiņu virknējumi tādi paši kā mačā pret Šveici, un treniņā piedalījās arī vakar nelielu savainojumu guvušais Herberts Vasiljevs. Pēc treniņa uzbrucējiem Kasparam Daugviņam aicinājām dalīties pārdomās par Kanādas izlasi un gaidāmo maču. Es domāju, ka komandas ir diezgan līdzīgas, gan Kanāda, gan Šveici, gan mēs. Tā kā viņiem ir daudz jaunu spēlētāju. Es domāju, ka mēs viņu varam paņemt uz pieredzi. Jānospēlē kārtīgi aizsardzībā, jānotīra vārtu priekšu, jo viņi metīs daudz pa vārtiem un ies uz atlikušām ripām. Tā kā, ja to izdarīsim, tad mums ir iespējas vinēt viņus. Bet nekāda taupīšanās pirms izšķirošā mača ar Itāliju nav par domu. Nē, tagad turnīrs ir izveidots tā, ka starp spēlēm vienu dienu atpūtēji, tā kā taupīties nav kam, un es domāju, ka visi ir labā formā, lai ir pietiekoši daudz laiks, lai atjaunotos. Tā kā skriesim uz pilnu un redzēs, kas sanāks. Tu pats jau vairākus gadus spēlēji Kanādā. Kaut kāda īpaša nozīme šim mačam? Spēlēt pret Kanādu, man liekas, katrs mačs ir nozīmīgs. Ja tu vari apspēlēt Kanādu, tas nozīmē, ka izdarīs nenormāli lielu darbu, bet es tur zinu daudz spēlētājus, pret ko spēlēju junioru līgās 2 gadu atpakaļ kopā, tā kā būs savā starpā maza cīņa, paskatīsimies, ko var izdarīt pret viņiem. Kāda ir šī Kanādas izlase? Tāpēc, ka tie, kas ikdienā nesako līdzi NHL, droši vien daudz nepazīst. Šī Kanādas izlase? Viņi ir savākti jauni cilvēki, kas būs nākotnes NHL zvaigznes. Tā kā visi, var teikt, ir pirmie numuri draftos. Es zinu, ka tur ir pēdējo gadu 3 pirmie numuri draftā. Tā kā tur ir jautājums neprasa, jo tie cilvēki varbūt viņi spēlē NHL varbūt tikai 2 vai 1 gadu, bet viņi jau tur ir pierādījuši, ka viņi ir vieni jau no komandas līderiem savās komandās. Tā kā tur tie paši Tavares, kurš jau ir savācis 60 punktus pirmajā sezonā NHL, un Stamkos, kurš 51 golu iemet un bija līgā pirmajā vietā, vienādi ar Crosby. Tā kā tur nebūs viegli, viņi ir tādi paši zvaigznes kā olimpiādē, tikai varbūt jaunāki. Un es domāju, ka viņi gribēs skriet pat ātrāk nekā tie vecie, jo viņi grib pierādīt, ka viņi var spēlēt pēc 4 gadiem olimpiādē. Vienīgo reizi Kanādu esam nospēlējuši nešķirt 97. gadā. Tu to maču atceries? Skatījos, jā, kaut kad sen, bet konkrēti neatceros. Bet esmu redzējis visus tos golus, kas ir iesisti. Tā kā arī tas bija liels panākums, un ja mēs to varēsim atkārtot, tas arī būs labi.